Kas ir brīvība? Savulaik, kad nodibinājām savu valsti, mēs ieguvām brīvību rīkoties pēc savas tautas vēlmēm, lemt pašiem rīkoties brīvi no citu valstu gribas. Par šādu brīvību daudz cilvēku atdeva savas dzīvības. Brīvība iedvesmo, uzrunā, bet tā neaprobežojas ar valstu robežu noteikšanu un valsts pārvaldes ievēlēšanu. Pastāv valsts, kuras ir suverēnas, bet totalitāras. Tādām raksturīgas cilvēku tiesību ierobežošana. Tās nav brīvas valsts, jo brīvu valsts pamatā nozīmē brīvus cilvēkus. Tieši tāpēc demokrātijas tiek uzskatīts par vislabāko valsts pārvaldes mehānismu. Demokrātijām piemīt ļoti dažādi un bieži fundamentāli trūkumi. Tādās ir grūtāk panākt vienotu un efektīvu valsts pārvaldi, kas darbojas roku rokā vienā virzienā. Latvijā, kā piemērs, valdība ir visnotaļ un jau ilgstoši neefektīva. Es pat teiktu tuvu rīcību nespējīgai, jo koalīcijas bieži veido politspēku ar diametrāli pretējiem uzskatiem un vienoties pa kopīgu attīstības virzienu ir tuvu neiespējami. Tomēr mēs aizstāvam demokrātisku sistēmu, un tam pamats ir brīvība kā pamatvērtība. Tiesības izvēlēties valsts vadību, balsojot aizklātās vēlēšanās un tādējādi paužot savu brīvu gribu. Patiesi brīva valsts ir tāda, kuras pilsoņi ir brīvi savās izvēlēs un lēmumos. Tas pirmkārt un galvenokārt nozīmē tiesības uz privātu īpašumu, tā neaizskaramība, kā arī tiesības brīvi izpausties, runas brīvība. Nevienam nav tiesība tev aizrādīt par to, kā tu balso, par ko tu balso, kāda ir tava motivācija. Šo brīvību šādas tiesības nodrošina tieši aizklātas balsošanas iespēja, tieši tāpēc tāda pastāv. Lai brīvam cilvēkam nebūtu jāriskē ar to, ka savas izvēles dēļ viņa karjera vai citas sabiedriskās miedarbības formas neciestu viņa personīgās izvēles dēļ. Tiesības uz privātumu ir fundamentāla vērtība, to nedrīkst ierobežot. Eiropā nevēl tāpēc pastāv privātu datu aizsardzības likumdošana. Tu nedrīkst glabāt citu cilvēku datus un izmantot tos savādāk kā līguma attiecību realizēšanai. Līdz ar internetu atnākšanu cīņa par privāto datu aizsardzību paliek tikai aktuālāk un visticamāk nebeigsies nekad. Vienlaicīgi notiek process arī konkrēti Eiropā, kur tiesības uz privātumu tiek arvien vairāk ierobežotas no valsts puses, argumentējot ar labiem nodomiem, kuri nekā citādi kā uz elli neved. Tā elle ir totalitārisms, kurš tā nemanām un arvien vairāk ienāk mūsu dzīvēs. No kurienes rodas šādas totalitārismu tendences? Ļoti vienkārši valsti nepārvalda tikai ievēlēti cilvēki. Valsti pārvalda tas, ko mēs pazīstam kā deep state vai dziļo valsti. Faktiski tā ir ļoti spēcīga ierēdniecība ar savām instrukcijām un normatīviem. Pat tad, ja tu nonāc visaugstākajā amatā, mūsu gadījumā tas būtu kāds no ministra amatiem, ministrs ātri attopās, ka viņa rokas ir lielā mērā sasiets un viņš nevar realizēt savus ieceres. Un tad, kad, piemēram, vide saka, ka labu mērķu vārdā cīnīšoties ar ēnu ekonomiku, tiks ierobežots visu cilvēku privātums, kontrolēts iemaksas un izmaksas bankomātos, kas tiešā veidā skar mūsu tiesības brīvi rīkoties ar savu privāto īpašumu. Gadījumā, ja vidu kontrolieriem, respektīvi ierēģiem kaut kas nepatiks, viņiem būs tiesības uzdot jautājumus, tiks tērēts tavs laiks un pārkāpts privātums. Es personīgi esmu saskāries ar situāciju, kad pārskaitu naudu no viena savu kontu uz citu banku un man uzdod jautājumu, kāpēc es to daru un kur es to naudu tērēšu. Tas ir rupšs privātuma pārkāpums, bet šādi noteikumi mūsdienās parādās arvien biežāk. Lēnām tiek atņemts mūsu pamatbrīvības. Eiropas Savienība virzās uz to, lai līdz 2030. gadam aizliek datu šifrēšanu cilvēku savstarpējā komunikācijā sarakstē pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Šādi saraksti pārvietojas pa internetu
un nešifrētā veidā tiktu apdraudētas tiesības uz privātumu. To pie vēlēšanās var nolasīt gandrīz jebkurš. Tiem, kuri saka, ka mēs šādā veidā cīnāmies pret nevēlamām parādībām, tostarp nodokļu nemaksāšanu, es teikšu tā. Nejauciet pamatbrīvību ierobežošanu ar tiesiskumu nodrošināšanas mehānismiem. Jebkurai valstī ir tiesības aizdomu gadījumā, ja ir pamatots iemesls, aizdomas, ka ir noticis likuma pārkāpums, iejaukties un veikt tiesiskas darbības, tostarp pārkāpjot privātuma robežas. Bet tas tiek darīts ar tiesneša atļauju konkrētā lietā, uzrādot pietiekošu pamatojumu šādu darbību veikšanā. Brīvā valstī nav nekāda pamata un ir bīstami noteikti jebkādus un jebkādi pamatots vispārējus ierobežojums cilvēkiem rīkoties ar savu privāto īpašumu, nevienam neko nepaskaidrojot. Pretējais nozīmē akceptēt, ka virzāmies uz totalitāru valsti. Es esmu par brīvu Latviju, un es to vēlos redzēt tieši tādu, kā to bija iecerējuši mūsu valsts dibinātāji. Paldies!